Dziesmu svētki mums madoniešiem vienmēr ir dziļi ieaudušies sirdī dēļ tām vērtībām, ko tā ir nesusi – kultūra, nacionālā identitāte, tradīcija, vienotība un daudzas citas. Es pat teiktu, ka dziesmu svētki ir kā stikla prizma, kas uzsūc sevī šīs vērtības un lauž un nopulē tās, un beigās rodas šī baltā un tīrā gaisma, kas rodas lielajā dziesmu svētku nedēļā un šajos kopkoncertos. Un dēļ šīs baltās gaismas ir vērts regulāri darīt un arī radīt. Tradīcija līdzsvaro visu, radot drošības, turpināšanās un piederības sajūtu. Tradīcija caurvīj tagadni ar pagātnes pieredzi un palīdz raudzīties nākotnē. Dziesmu un deju svētku 150. dzimšanas diena, gatavošanās tai un svētku svētīšana ir labs iemesls, lai no šodienas skatu punkta vēstītu par mūsu kultūras nācijas vērtībām, kas top mantojuma un jaunradas dialogā. Katros dziesmu svētkos mēs svinām latviešu nacionālās atmodas dzimšanas dienu. Visā šajā sistēmā liela nozīme Madonas novadam. Un Madonas novadam kādā veidā tāpēc, ka pirmo dziesmu svētku Riharda Tomsona sastādītajā grāmatiņā ir aprakstīti visi tie kori, kas piedalījās, un arī schēma beigās. Un tur ir vecākais koris, 1853. gadā dibinātais Liezenes koris. Un Madonā savā laikā nozīmīga personība bija mācītājs Punšelis, kurš te darbojas Liezerē, un tad viņš nodibināja it kā tādu dziedāšanas skolu, kur aicināja gan pēc dievkalpojumu, gan pirms dievkalpojumu cilvēkus mācīties garīgās dziesmas. 1830. gadu beigās konsistorija uzdeva viņam sastādīt vienotu dziesmu grāmatu, kurā būtu apkopots tāds garīgās dziesmas, jo būtībā katrā draudzē dziedāja kādu zinājumu, kas kādam notiek. Un vienotā to un izdeva tādu saucamo Punšeļa korāļu grāmatu. Blakus attīstījās arī tautadziesmu dziedāšana. Nu, un tad sanāca skolotāju sanāksme pirms pirmajiem dziesmu svētkiem, kāds pāris gadus iepriekš. Un tad runāju, ka vajadzēja tādu vienot, kur tas tautdziesmas izdot, vai ne? Un tad būtībā Jānis Cimze uzņēmās to darbu veikt, un kāds viņam bija paraugs, viņš jau nezināja toreiz vispār, ko īsti atšķirās tautdziesmas no parastās dziesmām un tā tālāk. Un viņš šīs lūdza skolotājs iesūtīja dažādas melodijas, un viņš sāka apdarināt četrbalsīgam korim šīs tautdziesmas. Un kā paraugs viņam noderēja Punšeļa korāļu grāmatā sabalsotie četrbalsīgie korāļi. Lūk, tā ir tā lieta, ko mums nevajadzētu aizmirst. Otrs ir, mums ir mācītais Guleke. Un Guleke pats bija dziedājis kori savā laikā un ļoti aizrautīgi. Un viņš gribēja šādu pat kori nodibināt un dziesmu sarīkot arī Lazdonā. Diemžēl nebija kori. Bija viņam rūpēm nodibināja Lazdonas vīru kori pie baznīcas, jo sākums tāds aizsākums bija 863. gadā, oficiāli nodibināts kā kors 865. gadā. Tas ir būtībā slavenā Lazdonas kora un vēlāk arī Haralda Medņa kora pats aizsākums. Guleke ar savu palīgu skolotāju Cimdes semināra audzēkni un absolventu Kārli Petersonu gribēja sarīkot tādus pašus dziesmu svētkus, kā Neikas bija sarīkojis Dikļos 864. gadā. Jā. Diemžēl nebija kori. Ko viņš darīja? Viņš norāda, ka jārīko ir, jāsāk ar skolām ir.
Un 1866. gadā viņš sarīkoja pirmos bērnu svētkus ar dziedāšanu. Viss sākās ar dievkalpojumu un dziedāšanu Lazdonas baznīcā. Pēc tam katrai skolai izdod karogu, visi gājienā karogi un dziedādami divbalsīgi un pat četrbalsīgi dziesmas dodas tagad uz Lazdonas mācītāju mūžu, un tajā Birzītē notiek tie svētki. Latviešu skolu koru dziesmu svētku vēsture būtībā sākās Madonā. Kopš bērnības es piedalījies gan jauniešu dziesmsvētkos, jaunatnes bērnu dziesmsvētkos, gan arī lielajos dziesmsvētkos. Un tādi mani paši kā diriģenti ar kori pirmie dziesmsvētki noteikti ir 90. gada dziesmsvētki, kad es Braulienu Saronu apvienota kori. Piedalījāmies dziesmsvētkos, un arī mums bija liels gods Brāļu kapos, arī kompleksā, arī dziedāt Gaismas pili tieši dziedāt arī vienu korim, kā veltījums dziesmsvētkiem. Man arī bija tā laime bijusi vairākas reizes būt arī pie ārzemju latviešiem, gan Islandē, gan arī Norvēģijā. Unikāli, ka viņi spēja sabraukt visi no visām malām, no visām lidmašīnām, ar lidmašīnām uz mēģinājumiem, pilnīgi savu laiku, neskaitot ne savu naudu, jo man arī bija šo pasākumu, bija līdz meita, viņa video spēlē, un viņai vajadzēja palīdzēt, un viņa teica, tēti, es vairāk latviskumu jūtu tur nekā šeit cilvēkos. Jo šeit mums pierasts ir, jā, visu mums apgādā, tērpus mums apgādā, mēģinājums zāles ir, bet cilvēki nejaudāvot aiziet varbūt vienu kvartālu blakām uz mēģinājumu. Ja? Acīm redzot, mums ir viss kā daudz, mums tas piedāvājums apkārt ir daudz, ka faktiski mums tas nav vajadzīgs kā tāds, jo viņi to izjūt, dzīvojot tajā svešatnē, tomēr svešatnē, ja? Dzīvot, viņi izjūt to tieksmi, ka viņiem gribās to savu latviskumu saglabāt. Ja? Biju Bergenā beidzamā reizē uz latviešu sajietu, un pēc koncerta, kas redzēja uz latviešu tautstērpos, un tie sanākuši, tie Norvēģis koncerti bija sanākuši, un viņi tiešām brīnās. Viņi tiešām brīnās par tiem tautstērpiem, ja? Par to latvisko tā deju, par to dziesmu, par visu to, un kas gāja ārās, viņi saka, jā, nu nekas nav skaistāks par latviešu meiteni tautas tērpā. Es teicu, nē, ir skaistāks, 2 meitenes. Man mūžīgi paliks atmiņā 21. gadā. Biju Norvēģijā, biju pasākumu, tur arī mani ģimenē, viesģimene, kur es dzīvoju pie latviešiem, mani bērni, 4-gadīgs, 6-gadīgs, visi dansoja. Dziedāja folkloras ansamblī, un viņiem ir unikāli tas, ka viņi sabrauc no visas Norvēģijas. Koris arī tagad piedalās dziesmsvētkos, arī internetā varēja redzēt arī viņu priekšnesumu skatē virtuālajā, un man tās lepnos pārņēma, kas arī viņu kori es pagājuši dziedāju. Arī Latvijā viss upas tek uz jūru, ja. Savāc visus tos mazos avotiņus, visi vārds sakot nonāk jūrā. Un es uzskatu, ka tā dziesmu svētku kustība arī ir tādas pašas paralēles var vilkt. Man ir tā laime bijusi arī stāvēt lielos estrādes dziesmu svētku tajā tribīnē, jo biju izvēlēts skolu jaunatnes Republikas dziesmu svētkiem 6. un 7. virsdiriģenta kārtā.
Nu, un tas to izjūt arī uz savas sādas, vai ne? Kā tas ir, valdīt to 12-13 tūkstošu lielo kori, jā. Nu, tā ir, nu, protams, arī gandarījums sajūta, bet arī tas milzīgs darbs vai, zina, milzīga atbildība. Šogad braukšu skatīties, klausīties, gribās pašam iet tur darīties. Tas, jā. Tā kā tas jau nelabojams līdz kapam olai droši vien, sakot, rokas cilājas paši pa sevi. Lai kādu kolektīvu mācību, pašam mācītājiem jābūt zinošam, vai ne? Nu, un pareizi darīja organizatori, ka 1959. gadā Emīla Melngaļa Tautas mākslas nams organizēja diriģentu koru pēc Igaunijas Gustav Ernesaks kora parauga. Jo tas jau kādu gadus, 2 laikam bija darbojies, nu tad, protams, arī Latvijā to darīja. Tas viss atkārtojās arī nākošajos uz dziesmu svētkiem. Līdz pat, kamēr koris nodibinājās 1967. gadā. Un tur arī dziedājām tās lielās formas un tā tālāk, bet pamatā tas bija praktiski izglītot diriģentus, nu, skaņdarbu interpretācijās un tā tālāk. Un no profesora Vignera to varēja ļoti labi smelties, vai ne, ko viņš darīja. Strādājot ar citas žanra darbiem, tā kā to varēja visu attiecināt uz dziesmu svētku repertuāru, interpretējot, ja, un vienkārši mācot saviem kolektīviem, savu attiecīgu repertuāru. Nu, un kamēr koris nostrādāja, es pats nodziedāju arī 30 gadus kopā, arī kamerkorī, arī Jānis Bērziņš un Madonas. Mēs dziedējām, nu, Madonas vairāk bija, Rita Briņķi arī, Stienīti arī no Cesvainas. Un tad arī violas pedagogs Māris. 73. gada fotografija, bet mums izdevās otrajos skolēnu dziesmu svētkos 1967. gadā izcīnīt galveno godalgu. Un tā rezultātā arī man bija zināmi zaudējumi, jo es derībās pazaudēju Alūksnes diriģentam Rihardam Adamsonam. Jo mēs jau visi dzīvojam Rīgā, tur centra skolā vienā, un iepriekšējā vakarā viņš man saka, Jāni, sagatavojies saņemt savu karogu, kādu karogu. Kā, tie orķestrim pirmā vieta. Es saku, tādām lietām nejoko. Gribi derēt, es saku, es noteikti gribu derēt, jo tas nekas nevar notikt. Vārdsakot, Adamsons tika pie konjaka un es tiku pie pirmās vietas orķestriem. To pašu mēs atkārtojam arī 72. gadā. Arī pārējie kori, ērgļu kori dabūja visas tās godalgas. Tātad viss laureātu nozīmes arī mums atradām uz ērgiem toreiz. Bija jau problēma, liekas, ar vīriem arī diezgan arī tālākā pagātnē, jo vīru koru skaits bija mazāks. Un tāpēc ļoti tāda apsveicama bija Arta Kumsāra tāda iniciatīva pulcēt kopā Latvijas vīru korus uz koncertiem. Un tas notika 70. 71. gadā. Un tas gan tuvojās dziesmu svētku 100 gadi. Lai veicinātu vīru koru dziedāšanu, tad taisīja tāds vīru koru festivāls. Un 71. gada 8. decembrī tika nodibināts vīru koru Gaiziņš tā rezultātā. Un tas arī tie 30 gadi, kas kopā pagāja ar viņu, var sakot, tie bija ļoti tādi radoši gadi, var sakot, arī. Līdzdarbība iesaista svētkos gan skatītājus, sauc tautu dziedāt līdzi pie televizora, bērni dara līdzi lielajiem, ik viens, kam dziesmu un deju svētki tuvi, darbojas kā vien var, palīdz savējiem tikt uz svētkiem un ikdienas procesā atbalsta finansiāli, materiāli un arī emocionāli. Latviju caurauž līdzdarbības tīkls, gan starpsvētku, gan svētku laikā.
te man dažāda tēma izlasa, ko viņa skaļas šitam cilvēkam uz muguras, kas rakstīts. Var kurpes nomainīt un šalli, bet veseli jau nu nekā. Es esmu latvietis un būšu bez visiem kāpēc, kur un kā. Račs. Kādreiz Dagdā, pēc tam skolotāja Madonas kori, pēc tam Gaiziņā 25 gadus, un pašlaik bija domājis pārtraukt visu, bet Mantojums lūdzās, jo viņam nav tenoru, un nācās man piedalīties. Un līdz ar to arī tagad atkal tiksim uz dziesmu svētkiem. Un tie man būs jau 9. Man arī ģimenē, man ir 4 meitas, un katrai gandrīz jebkuros dziesmu svētkos ir bijis vislabākās atmiņas no dziesmu svētkiem, tad, kad te gājieni un visi gavelieni, un tu var ziediem vai uzsauc, un viss, kas man liekas, nu, varbūt citam nebūs, teiksim, tik spilgta atmiņā palicis, bet man bija, mūsu vecākā meitai nācās vairākas reizes tur gulēt slimnīca operācijas bija, un daktari bija tās apazinušies bija, un tā kaut kā. Un es eju uz tā līkumu un skatos, atdalās viens tēls, tā kā, nu uz kuriem te ies, mēs Gaiziņu ejam. Nāk tuvāk, man tas kadrs tuvāk, un man viena puķa zirnīti atnes, un tas bija vislabākais. Nu un tad arī, protams, gājiens līdz pašam tam Dailes teātram, tur, vai tur prezidenta vai kas, bet tas jau vairs kaut kā tik nebija, bet pēdējo reizi es tur Gaiziņā karogu nesu, tas arī man tā pie sirds. Nu, patīkami ir tad, kad, piemēram, bērni nedziedāja, tā ka es zinu, ka viņi ir koncertā un tu nodziedi, un tad mēs tāpat sanākam kopā, un kad teiksim, nu, ja šitā liela saima var sajiet kopā, tad tas ir skaisti. Nu, protams, svētkiem tur nogurdinoši tas, ka tur, kamēr tu aiziet no tramvaja līdz tam meža parkam, kamēr mēģinām saule spīt, un ja vēl cepuras nav, tad vispār ir... Nu, tad tur ilgi katrs diriģents tev izmoka, un ja vēl kājās jāstāv, tad tāda mazā aizstrādīta, tas ir tad vispār grūti man mugurasā. Bet, nu, viss tas atmaksājas, kā saka, pēdējā dziesmu svētku noslēguma koncertā, un tad bija labi. Kolekcija man ir, piemēram, dziesmu svētku nozīmītas, un daudz man ļoti kartiņu, gan ar prezidentu piedalīšanos, gan Čakste 6. dziesmu svētkos ir piedalījies, gan Zemgals ir, laikam, 7. Šitā, piemēram, visvecākā mana kolekcijā nozīmīta, 1910. gada nozīmīta. Un tad, kad alumīnis vēl dārgāks bija par bronzu un pārējo. Reku, piemēram, Lakatiņš ir arī dalībnieka kaut kāda. Dziesmu svētku, bet tas 38. gada dziesmu dalībnieki Lakatiņš. Tāpat kā tagad kaut ko dot, vai somiņus, vai saules sargus, vai kaut ko. Ar pilsētu ģērboņiem, interesanti. Nu, lūk, lai dzīvo dziesmu. Jaunībā piedalījos ar puteju orķestriem. Un pēc tam aizgāju pilnīgi no muzikas projām 20 gadus. Vispār sakalta klarnetīte, viss pilnīgi aizgāju prom no muzikas. Atnācu uz Madonu dzīvot. Izdomāju, ka vajag muzikas akadēmijā pamācīties, lai var skolā mācīt muziku. Jo muzikas skolā es drīkstēju strādāt, bet skolā ne. Tad ķēros pie diriģēšanas. Un atnācu dziedāt uz Madonas kori. Un tad laikā tieši Artūrs Grandāns gāja projām, un mani paaicināja par diriģentu. Tā es nedziedot korī, sāku diriģēt kori. Sāku vienā korī un tagad strādāju trijos. Protams, 2 gadus pēc dziesmu svētkiem tu nodarbojies ar savām lietām, ja, brīvi, teiksim, ja, izvēloties repertāru un tā tālāk. Ja. Bet tu jau gatavo kori kā vienību, ja. Lai tu gatavo skanējumu, tu gatavo kolektīvu, lai viņš būtu gatavs atkal uz to dziesmu svētku ciklu realitātē. Jo tie 2,5–3 gadi, teiksim, nu tā ir koncentrēšanās. Lauku kori noteikti tā ir koncentrēšanās uz dziesmu svētkiem. Un ļoti sāpīgi ir
ja repertuārā ir pārāk daudz dziesmu, kas nav korim dziedāms savos koncertos. Ja? Nu, ja teiksim, no 40 dziesmām ir 10 tikai dziedams savos koncertos, nu, kāds 10, 12, ja? Nu, tas vienkārši ir pa maz. Tas ir pa maz. Korim vajag tā, lai vismaz pusi repertuārs ir dziedams, bet vīru ir tik, cik viņi ir. Ja, man pēdējā brīdī vienkārši atnāca dēli uz Madonu dzīvot, ja, un sāka dziedāt tenoru, un atnāca palīdzēt. Tad man bija 3 tenori beigās, ja? Madonas korī. Tā man visu laiku 1 tenors bija. Bet pusi no partitūrām ir 2 tenori jādzied. Pusē no partitūrām. Nu, tādas situācijas visu laiku ir, ja? Basi, baritoni, vīri baigā trūkumā. Kur viņi paliek, it kā jau viņi te dzīvo visi. Ka iepriekšējos dziesmu svētkos izcils brīdis bija noslēgums ar Imants Kalniņa piena ceļu. Ja? Un kā to Klišāns bija visu samanedžējis, ja? lai tas būtu tā, kad nu, pat video skatoties vēl tagad, vēl kamols kaklā bišķiņ tā kā. Ja? Tādas emocionāls brīžas nevar aizmirst vienkārši. Ja? Ir visādi jautri mirkļi, vai ne, skumīgi mirkļi, vai ne, bet tādas emocionālas brīžas nevar aizmirst, jā. Es kā šodien atceros, man bija 10 gadi, un bija 80. gads, uz Latviju bija atbraukusi Anni Vītola, Jazefa Vītola atraitni. Un to gaismas pili jau tajā laikā, nu tā kā negribēja baigi tur tā ciltināt, jo tur nebija labais tonis, vai ne, tas bija Brežņeva laika, tāds ziets 80. gads. Bet man tētis čukstēja, tā, Vītola sieva. Un tas man ir prātā, kā viņi nāca, un kad tas līgo karogs tika iznests ārā tajā reizē, kurš bija vispār muzejā stāvēja. Nenes ārā, bija kaut kādi tie padomi karogi, bet tajā reizē iznes to karogu ārā. Un tā Anija Vītola nāca, tas man šodien vēl acu priekšā. Es domāju, es pastīšos internetā, kāda viņai bija, vai es tiešām viņa tāda atceru un precīzi. Tā kā nofočēts. Man bija 10 gadi. Tas ir 42 gadu apkārt. Tas emocijas mums ir vajadzīgas, sadāk mēs nevaram dzīvot, mēs taču neesam roboti. Ja? Ar to mēs atšķiramies no robotiem, ja? Ka tu vari radīt mākslīgu intelektu, ja? bet dvēseli tu nevar radīt tādā veidā. Ja? Un tās stīgas, ja tev aizskar un dziesmu svētki ir tā vieta, un tā reize, ka tās emocijas tiek lēnām kāpinātas, un tā ir kulminācija. Tuvojam, gan emocionāli arī, protams, jau visādi, un tur tās sajūtas, jā, protams, ir milzīgs nogurums bieži vien, ja? Un es esmu ļoti daudz diriģentus dzirdējis, teicu, viss, man pietiek, viss, nekad mūžā vairāk. Un paiet mēnesis pēc dziesmas svētkiem, nu tā, ko daram septembrī? Viss jau atkal rokas niez jau, lai iet atkal nākamajā receptanī procesā iekšā. Jā. Tas tāds, nu, zināmā mērā to var salīdzināt ar tādām bērnu gaidīšanu. Ja, ka tu zini, ka tas bērniņš būs, un tu gatavojies tam, un tad viņš piedzimst tajā brīdī. Es esmu piedalījies savu puiku dzemdībās, un tie ir tādi arī mirkļi, teiksim, ja, kas tie paliek uz visu mūžu prātā, ja, tās un emocijas tieši paliek. Ja. Tu neatceries neko citu, tikai emocijas. Prieku, laimi, mīlestību, visu. Dziesmu svētkos tas pats, ja. Mamma, piedaloties 1940. gada dziesmu svētkos Stropu estrādē, pati sev bija izdarinājusi šādu te vainadziņu, un viņai, starp citu, bija 19 gadu tikai, tajā laikā 19 gadu. Un mācoties Ļaudonas lauksaimniecības skolā, viņa izdarināja izšuva tādu te galdautu ļoti lielu, un tolaik notieka izstāde arī pie Stropu estrādes.
un šis te galdauts ieguva zelta medaļu. Bet, diemžēl, zelta medaļu nedabūja, tāpēc, ka sākās Otrais pasaules karš. Un tad nāk 1985. gads, kad es ar ēgļu kori piedalos tajos unikālajos, vienreizējos dziesmu svētkos, kur izsauc Gaismas pili un Haraldu medni. Un es biju tajos dziedātāju rindās, un būtībā to aizmirst noteikti nevar, un tas nav iespējams aizmirst, jo tas piedzīvojums, kaut gan man, ja godīgi jāsaka, es tajā brīdī nesapratu, par ko stāsts un kāpēc mednis, bet tagad pētot Haraldu medni un dziesmu svētkus, tā ir kā ir, jā. Pēc dziesmu svētkiem jau nāca tautas tērpu, tā kā tradīciju kopšana mums studijā. Un tad es izšuvu sev kreklu, izaudu lakatu, jostu un bruņčus, ēgļu. Tolaik īsti nesapratu. Lakats, josta, bruņči, jāsaka gan, ka tagad es vēl mazāk saprotu no tautas tērpiem, jo tā bagāža, tā informācijas bagāža ir vēl lielāka, un tad jo vairāk zini, jo mazāk zini. Un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka meita jau 2018. Gada dziesmu svētkos izdarināja man īsto ēgļu tērpu, jo tas ir lina bruņči, tie man bija vilnas bruņči, ko es pati audu, ja, jo tad tā lina tā nebija tā. Un tad izdarināja zeķes bruņčus, kreklu izšuva, ar rokām izšuva un sašuva. Tad izauda šādu jau lakatu, un tad vēl ir cepure. Un mēs piedalījāmies 2018. Gada tautas tērpu skatē. Pirms pirmajiem dziesmu svētkiem Jānis Cimze sastādīja dziesmu rotu, kur bija lauku puķis un dārza puķis. Un man kaut kā likās, gatavojoties uz šiem dziesmu svētkiem, ir jāizdarina lauku puķis un dārza puķis. Es nezinu, vai man tas viss ir iznācis, bet man tā doma bija tāda, un tā man likās tā kā ļoti laba doma. Un tālāk vēl viens darbs, kas ies uz dziesmu svētkiem, ir šis te, protams, Viļņamsona stellēs austais lielais deķis vai lielā sega, varbūt ar austras koku, varbūt ne tā, bet tad šie visi darbi tad ies uz Rīgas dziesmu svētku izstādi. Madonas novads dziesmu svētkos vienmēr bija ļoti kupli un plaši pārstāvēts. Pirmajos vispārējos dziesmu svētkos Madonu pārstāvēja 5 kori no 34 vidzemes koriem. Jā, un tie kori pirmie bija ērgļu koris, Lazdonas koris, Sāvienas koris, Lubānas koris un Liezēras koris. Saikavieši un cesvainieši tajā gadā nepiedalījās, kaut arī cesvainē jau 1869. gadā, 23. jūnijā bija pirmie dziesmu svētki, jeb dziedāšanas svētki. Piemēram, uz 6. dziesmu svētkiem jau no Madonas novada aizbrauca 15 kori, un tas ir no 158 koriem visā Latvijā. Ja? Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šī skaistā tradīcija turpinājās. Gandrīz visos pagastos un arī Madonā bija vairāki kori, kapelas, orķestri. Nevis pa vienam pagastā, bet bija vairāki katrā pagastā. Un, piemēram, ir liecības arī, ka pirmie dziesmu svētki, jeb kultūras svētki, kas notika 1922. gadā, Madonā ar diezgan plašu kultūras programmu un bija arī koris,
kurā bija 400 dziedātāji. Un diriģente Jurģīša vadītais koris arī dziedāja, izpildīja vairākas dziesmas. Tajā reizē arī piedalījās lektori ar savām lekcijām. No galvenajiem notikumiem 9. dziesmu svētkos 1938. gadā, protams, bija Godalga dziesmu karos, kur starp lauku koriem Lazdonas draudzes koris ieguva 1. vietu. Padomju laikā šī tradīcija nostiprinājās, kaut Madonas novads drīzāk būtu populārs tieši ar deju kolektīviem, jā, jo dejas nebija tik populāras starpkaru periodā, jā, bet tieši padomju laikā ņēma savu popularitāti un dejotāji mums ir vienmēr plaši pārstāv, dejotāji plaši pārstāv mūsu novadu, toreiz rajonu. Jā, un ja mēs paskatāmies arī statistiku, jā, 1965. gadā no Madonas rajona brauca 7 kori, jā, ar 381 dziedātāju. Nu, tad 1973. kad bija dziesmu svētku 100-gade, jā, no rajona jau brauca 16 kori ar 704 dziedātājiem. Un 1980. gadā no rajona piedalījās 14 kori, jā, ar 652 dziedātājiem. Jā, un mūsdienās tā tradīcija tikai turpinās un nostiprinās, un, kā zināms, šogad jubilejas gadā uz dziesmu un deju svētkiem brauks 9 novada kori. Ja nebūtu Ivara Mailīša, es droši vien nemaz nebūtu pretendējis uz šo svētku koncertu programmas taisīšanu. Un man bija tāda situācija, ka vienu brīdi kaut kādi 2, 3 vīri korī un nav kas dzied. Un es zvanu Ivaram, es saku, tu bass esi, jā, tu varētu kaut ko padziedāt. Tā kā viņš ieradās, tā kad es izlasīju, ka tiek sludināts konkurss uz programmas sastādīšanu, es pieeju pie Ivara un saku, Ivar, tu taču saproti visu to drēbi, taisam programmu un piesakamies. Un Ivars, kā jau parasti, viņš nekad nevienam nav atteicis. Viņš uzreiz, jā, protams, taisam, jā, un tā. Pagāja 3 dienas vai nākamais mēģinājums, un viņš saka, nē, arī laikam tomēr nē, es esmu tā izdomājis, ka nē. Tad kaut kāda pauze bija, nezinu, mēnesis vai pusotra, tad viņš kaut kad nāca ar atkal vienu ideju. Jā, taisam, un zin kā taisam? Taisam tēvi laipu meta. Aptuveni tā. Ja? Viņš saka, tev ir dēls, man arī ir dēls. Ja? Mēs esam abi 2 arhitekti, jūs abi 2 diriģenti, un taisam visu kopā. Ja? Un es saku, jā, kāpēc ne? Un tā tas viss aizsākās. Beigās tas ritenis jau tur visādi gāja. Man no sākuma atteica dēls, viņam atteica dēls. Visā tur, zin. Beigās mans dēls pievienojās, viņa dēls atvienojās. Tad beigās tā mūsu komanda, 3 mēs beigās sagājām kopā, jo Kasparam, redz, viņš jau, tā kā mēs iesniedzām to projektu, vēl nebija bijis Covid. Un viņam bija visu laiku tas plāns, ka viņš tagad pārtrauks to savu darbošanos ar amatieriem, kļūs par normālu tādu profesionālu diriģentu, diriģēs operā, un būs daudz darba, un kur tad viņš tur ar dziesmu svētkiem. Un sākās Covid, viņam tā darba vairs nav. Viņš saka, labi, iešu pie tevs ar. Un tā mēs trietā izdomājam, ka mums trūksta vēl viens saskaitāmais, un tas ir režisors. Tad pievienojām Jūri Joneli. Beigās sapratām, ka ar to arī ir par maz. Ka nav neviena mūsu vidū tik gudra, kas var to visu uzlikt normālā, skaistā, literārā tekstā. Jo diriģents, viņš nav literāts, jā. Un, paldies Dievam, Juris Jonels atrada Matīsu Grītsmani. Tad vēl mums bija viena meitene, kas pateica, bet jūs jau esat mākslinieki, jūs jau to neiesniegsiet.
Jūs varbūt tur izdomāsiet, ja, bet tā, kad pienāks tas laiks, jums vienkārši nebūs vispār vēl izdrukāts tas viss. Ja. Nu, tad tā meitene patiešām uzlika punktu un visu izdarīja. Man tik šķiet, ka Juris Jonēls savu kaut kādu daļu tur neielika iekšā, bet principā nodeva. Mēs tā pārkrustījāmies, domājam, nu viens varbūt tur tāds saskaitāmais nav, bet nu varbūt aizies. Aizgāja. Man ir pārliecība tieši tāda pati, tā kā man šķiet visiem mums, ka tad, kad mēs sanācām uz pirmiem svētkiem, mēs pierādījām, ka mēs esam, un šobrīd mēs arī pierādām to, ka mēs vēl joprojām esam. Un mēs sanākam tāpēc, lai sanāktu arī pēc 5, un lai pēc 10, un lai principā šī tradīcija mantotos. Turpinājums ir prieks un arī pienākums, tautai meklējot tālāko gultni sarežģītajā pasaulē. Kopīgiem spēkiem saglabājuši dziesmu un deju svētku tradīciju, mēs pārējam nākamo svētku gaidīšanas ciklā. Svētku brīnuma uzlādēti un iedvesmoti. Atgriežoties mājās, mums līdzi iedota ceļa maize un gudrs padomiņš, kā izdziedāt un izdejot savu dzīvi. Mēs kā mazi bērni ar māsu varējām iet vecākiem līdz uz mēģinājumiem. Un tā bija īsta jautrība īstenībā, jo tur bija dažādu ģimeņu bērni, un mēs varējām izklaidēties, kamēr vecāki iegulda darbu, lai varētu sniegt koncertus mums svētkos. Tā ir tā pirmā atmiņa. Vēl spilgti atceros, kad mana tante mūs veda uz vecāku pirmo koncertu. Tas gan bija dejas, bet tā sajūta droši vien, ka visi piekritīs, ka ir līdzīga. Vienalga, vai mēs dejojam, vai mēs dziedam, tā kopības sajūta, tas ieguldītais darbs, kas kulminējās vienā lielā skaistā uzvedumā, ir tas, kas droši vien pacelā visu cilvēku sirdis. Un tāds spilgta atmiņa par to, kad mēs no Purciema kājām gājām uz lielo Daugavas stadionu, un tas bija 85. gads, man bija 4 gadi. Es tāds 4-gadīgs puika tika vests uz šo koncertu, un kā šodien atceros, kā tā tante bija dabūjusi banānus, un mums lauku bērniem iedeva banānus. Tas bija pirmā banāna garša, man saistās ar dziesmu svētkiem. Rīgā studiju laikā dziedāju korī Burtnieks. No tā laika arī tās siltās atmiņas, un atnākot uz Madonu, arī bija tāds interesants stāsts. Īstenībā es biju šajā pašā telpā, lai cik tas interesanti nebūtu. Un es biju atnācis uz 18. novembra koncertu un piegāja klāt Daiga Meldere un teica, Jāni, nāc uz kori, jau vairāk kārtīgi. Gan diriģents bija aicinājis, gan Andris Kļaviņš dziedāt. Es tad tā pasmejoties, es saku, ja atnāks 10 meitenes, tad es iešu. Un nepagāja 3 minūtes, kā šo vestibilu aizpildīja tautu tērpos tērpušās 10 dāmas un teica, vīrs un vārds, man nebija kur sprukt, un tā es esmu jau sameloši, es nezinu, 8. gadu jauktajā korī Madona. Es dziedu Madonas valsts ģimnāzijas korī. Šie būs mani 3. dziesmu svētki. Pirmos 2 es dejoju. Dejot man patīk, bet tomēr, kad tu nodejot dziesmu svētkos to deju, tu pats jau neredzi, kādu zīmējumus tur veidojas un visu to skaistumu. Un tad es arī pēc tam es atceros, ka tajā pēdējā reizē, kas biju dziesmu svētkos, es atbraucu mājās un tieši gāja koncerts. Un tas viss tiešām tik ļoti labi skanēja, un tad es domāju, nākamajos dziesmu svētkos vajadzētu pamēģināt padziedāt. Un tad es arī iedvesmoju, protams, dziedāt, ejot uz viņa koncertiem, dzirdot viņa solo gabalus, visas dziesmas.
arī iedvesmoja mani dziedāt. Iepriekšējos dziesmu svētkos mēs dzīvojām kopā, kas tas bija pie Jākaba baznīcas, tā bija 3. vidusskola, manuprāt. Nu, protams, arī no turienes mēs startējām, teiksim, to gājienu, ja, un arī šogad mums būs iespēja dzīvot kopā, un droši vien, ka izbaudīsim to. Projām no meitenēm. No brāļiem un māsām. Sveiciens savējiem. Tā dziesmu svētka sajūta, laikam, esot estrādē, droši vien ir tajā, ka, ja tu dzirdi blakus 10, 20, 100 vīrus, kas ar pilnu sirdi un dvēseli ar gūzbams, jāiet, kā ir gūzbams, ar zosādu uz rokām, nu dzied, tas ir kaut kas neaprakstāms, tas tā tevi piepilda, tas ir, grūti to salīdzināt, bet tas ir tāds ļoti, ļoti liels pārdzīvojums, prieks un piepildījums, tiešām sirds piepildījums šeit, tepat uz zemes, uz mūsu mīļās Latvijas. Es zinu, kāds darbs jāieliek, lai tas grauds izdīgtu, lai viņš nestu to ražu, un tāpat ar dziesmu svētkiem īstenībā. Nu, bez tā ceļa uz viņiem droši vien arī tas sasniegtais mērķis nekad nebūtu tik spošs, un kad tu apzinies, cik tās stundas ir ieguldītas. Nu, mēs iknedēļu mēģinam kādas 2,5–3 stundas kora bez tā patstāvīgā darba, kāda mums ir iespēja, teiksim, partitūra arī skatīties mājās. Līdz ar to, nu, tas tomēr ir kaut kāda daļa tavas dzīves, ko tu esi ieguldījis. Nu, būtu muļķīgi, ja tev tas nepiepildītu, un droši vien tad mēs nenāktu uz to kori, vai ne? Kā tev? Nu, man arī, var teikt, man bija ko apbes, ja visu laiku uz mēģinājumiem iet. Jo katru reizi, kad man ir tik un tā jau ļoti daudz, kas ir jādara, un es jau domāju, tak dziesmu svētki vēl sen būs, un tik un tā dziesmu svētkos tu visu dienu tur nostāvēsi un nodziedāsi. Un mēģinājumos visu dienu. Bet tomēr vajag aiziet, vajag iesaldīt balsi un gatavoties tiem dziesmu svētkiem, savādāk nebūs jau tik labi. Katram savā rokā jāpieliek tiešām. Lai darbs uz priekšu tiek. Pirmie dziesmāki man bija mammai vēderā, 85. gads, ja nemaldos, jā. Un ar to tad es tā kā sāku, laikam, jā, bet nu tā no 2. klases cītīgi ir dziedāts. Ja pa jauniešu dziesmākiem, tad pirmie 96. gadā mēs tikām arī uz fināla skatēm ar Melēnu zēnu kori un dabūjām zelta diplomu. Un viss pamatskola koros, vidusskolā. Protams, jauktais koris, paralēli tam jau arī vīru korī Gaiziņš. Arī es vienmēr esmu dziedājusi savu ar muzikas skolu sākot, un tad, protams, arī pie Miezītes un arī vidusskolas korī. Tas koris un tā dziedāšana vienmēr ir gājusi līdzi. Es pat muzikas skolā esmu kora klasi pabeigusi. Un es kaut kā arī tā nevarētu iedomāties savu dzīvi bez dziedāšanas. Man dziesmu svētku skaits ir salīdzinoši mazāks. Es pat nepateikšu, vai es skolēnu dziesmu svētkos piedalījos. Nu, varbūt 1, 2 varbūt esmu bijusi, bet pieaugušo dziesmu svētkos skaitliski mazāk, jo mums ir kopīgi 3 bērni, un bērnu dēļ neesmu varējusi ņemt dalību. Tas skaitliskais, tas arī tīri tādā ziņā, kad es savulaik arī 3 koros esmu dziedājis. Man bija vīru koris, man bija ģimnāzijas jauktais koris, man bija pieaugušo koris Ļaudonā, lai top 3 koros es biju. Un tajā laikā arī, jā, es biju beidzis ģimnāziju jau. Es jau mācījos akadēmijā, bet tur iekrita, laikam, tie bija 2010. gada dziesmu svētki, jā, kad man Ievoiniča zvana Kārli vajadzētu tā kā palīdzību basu galā. Es saku, nu, pēc tas jau īsti vairs tā kā neesmu ģimnāzis un tā gada arī tā kā bišķi vairāk
Tu tāds salīdzinoši jauns izskatās, nodzīs bārdu un gan jau viss būs kārtībā. Iedosim tev citu identitāti, tā teikt, un nāksi talkā, jaunajiem tā kā uz to basu piepalīdzēt. Un es saku, nav jau nekāda problēma, ar lielāko prieku. Tā es aizlaidos uz turieni, tā kā, un man piešķīra identitāti Viesturs Lācis. Ārkārtīgi liels gods ir dziedāt zem, lielajiem virsdiriģentiem, kas nav vairs starp mums. Tāpat brāļi Kokari, Roberts Zuika. Tie ir tādi, kas ļoti dziļi ir iekrituši sirdī. Jo pieņemsim pēdējos dziesmsvētkos Račevskis, diriģējot mūsu tēvs. Es zināju, ka nākamajos gados viņa nebūs. Es to jūtu 100%. Es zināju, ka šajā reizē zem viņa rokas dziedu pēdējo reizi. To es zināju. Tā tas arī notikās. Jā. Tā kā, tas ir milzīgs gods zem tiem vecajiem vīriem, zem viņu rokām dziedāt, un vēl tas, kad arī nosacīti, bet tomēr caur tēvu es viņus arī vairāk vai mazāk vienu otru zināju. Man ir palēmējis, kad es uz lielās skatuves esmu 10 vai 12 reizes. Šogad mums tas nāca vēl kopā ar to, ka mēs ar visiem 3 bērniem braucām uz visiem mēģinājumiem 2 reizes nedēļā. Un tas arī ir viņiem savā ziņā, es starp citu domāju tā vienā reizē, kad mēs arī ar savu piemēru rādam viņiem piemēru. Un līdz ar to mēs viņos dodam un tā kā potējam iekšā to amatieru kolektīvu tādu sajūtu, ka tas ir labi un ka tas turpinās. Man liekas, tas arī korim kā tādam ir tāda īpašs tāds laiks, ko mēs vēl vairāk saliedējamies, sačupojamies, tādi iejūtīgāki viens pret otru. Tāda ikdienas dzīves tāda baudīšana. Man tas liekas vispār kaut kas tāds. Un te mēs esam Haralda Meģņa mājās, kurās nedaudz, bet tomēr ir audzis un attīstījies mirdzošs dimants. Un Haralda Meģņa dzīves gājums un tādas viņa augstās prasības pret sevi mākslā ir apliecinājums ikvienam, ka jebkuros laikos un jebkuros apstākļos cilvēks var būt dišs un drosmīgs. Un Haralds Meģnis tāds bija. Tagad, 2023. gadā, kad esam šovasar svinējuši 27. vispārējos latviešu dziesmu un 17. deju svētkus, un laikā, kad ir salīdzinoši vieglāk un ar vairāk iespējām dzīvot, bet patiesībā arī mazliet aizmirsuši par īstām grūtībām un nezinot, kādi laiki vēl nāks, mūsu pieaugušo pienākums ir parādīt bērniem, ka ir vērts tiekties pēc skaistā un bezgalīgā. Un Haralda Meģņa skola grib būt bāka šajā ceļā.